Labdien! Esmu Alina Beitene, esmu arhitekte, un šodien stāstīšu par Latvijas valsts standartu 17210 par funkcionālām prasībām un piekļūstamu vidi. Savu pirmo vides pieejamības plānu es izstrādāju 18. un 19. Gada, kad vēl standarti nebija spēkā, un tagad var just, ka tas tomēr ir vērtīgs pakāpiens, lai nodrošinātu labāku projektēšanas un lietošanas vidi. Tātad mēs apskatīsim gandrīz 300 lapspušu lielu dokumentu, bet viņu var sadalīt trīs pamatblokos, kuri nav vienlīdzīgi pēc izmēra, bet būtiski pēc principiem. Tas ir izstrādāto risinājumu pamatojums, projektēšanas apsverumi, izstrādājot vides piekļūstamības risinājumus, un arī risinājumu pārvaldīšana un lietošana. Ko būtiski saprast, ka kaut dokumenti ir iztulkoti arī latviešu valoda, tomēr strīdu vai nesaskaņu gadījumos tiek priekšrocība dota dokumentam angļu valodā. Bet es stāstīšu, ka latviešu valodā ir iztulkots ne tikai standarts, bet arī tehniskie ziņojumi. Un, lai jūs labāk saprastu, vides piekļūstamība ir viena no pamatprasībām noteiktām ēkām būvniecības līgumā. Par būves piekļūstamību tiek izvirzīta vairākas prasības būvnormatīvā LBN 221 un standarts 17210, par kuru mēs runājam, kā arī tehniskais ziņojums 17621 ir noteikti, ka obligātu standartu sarakstā iekļauti. Gan standarti, gan tehniskie ziņojumi ir būtiski lietošanai, jo, lai jūs labāk orientētos, tehnisko raksturlielumu, kritēriju un specifikācijas arī ir dokuments 240 lapas pušu garš un arī iekļauts obligāti izmantojama standartu sarakstā. Tehniskais ziņojums par atbilstības novērtēšanu gan nav iekļauts pie obligāti izmantojamiem standartiem, bet sniedz vērtīgas rekomendācijas. Es domāju, ka pirmkārt projektētājiem, bet arī palīdz projektu vadītājiem saprast gan jautājumus, kurus vērts uzdot, lai novērtētu vides piekļūstamības atbilstību faktiskam prasībām, gan arī saprast tādu chronoloģisko secību un ietvaru, kā realizēt un arī nodot eksploatācijā vides piekļūstamības risinājumus kopā ar pārējiem. Tātad ļoti būtisks aspekts, kur atrast standartu, protams, tas ir Latvijas valsts standartu mājaslapā. Tur ir iespējams gan iegādāties standartu sava īpašumā, gan iegādāties to uz 24 stundām, gan arī, lai nekas neierobežotu, jūs palīdzēt cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams, ir nodrošināta brīvpieeja standartiem tādas vietas kā Latvijas Nacionālā biblioteka, Tehniskas universitātes bibliotekas lasītavas un arī sazinoties ar Latvijas valsts standartu, kā arī būvspecialistiem arī ir iespēja piekļūt standartu lasītavai. Tas, ko es sapratu praksē, ka ir ļoti būtiski bibliotekas meklētāji ierakstīt tieši valsts standarta numuru bez jebkādiem papildinājumiem, jo tad viņš atrod versijas gan angļu, gan latviešu valodā, kuras tiecas būt identiskas, bet mums ir iespēja izmantot abas.
ļoti svarīgi saprast ir, kā lietot standartu. Pirmkārt, atcerēties to mērķi, kā standarta prasības gan veido vienotu ietvaru un valodu, kā runāt par piekļūstamību, tā arī atbalsta visu cilvēku daudzveidību un cilvēka dzīves gaitas perspektīvu. Un svarīgi ņemt vērā, ka standarti nav mācību līdzeklis, un ar to tiek domāts, ka standarts apskatā risinājumu diapazonus un ieteikumus, izvirza funkcionālās prasības, bet jau pieminēto samērojamības principu un arī pārliecināties, ka nodrošināt vides pieejamību mēs nesamazinām tas vietas vērtību vai mērķa nozīmību, kāpēc mēs gribam doties noteikta vietā. Tas ir profesionāļu tādas plaša skatījuma un tehniskas precizitātes uzdevumi. Un, ko es vēlējos arī uzsvert, ka standartu nedrīkst publiskot, standarts tiek piešķirts konkrētam cilvēkam pēc iegādes, bet ir arī zināmās atkāpes līdz 5% jūs varat iekļaut savos dokumentos, nesaskaņot ar Latvijas valsts standartu. Visos pārējos gadījumos ir nepieciešama saskaņa, bet atsaukties uz standartu jūs varat droši arī norādīt punktus saviem klientiem un partneriem, lai komunikācija ir efektīva. Un standarti iekļauj vairāk kā 60 dažādus terminus, bet es vēlējos arī, lai mēs kopā apskatāmies tieši piekļūstamības nozīmi un kā tā tiek pasniegta, ka akcents ir gan uz ekam, gan uz eku daļam un apbūvēta vidi kopumā, un kas ir ļoti svarīgi, ka ir nepieciešams nodrošināt gan spēju tam piekļūt, gan tājas vietas iekļūt, izmantot un no tām vietām izkļūt. Un liekas, ka tas ir tāds sarastīts uzskaitījums, bet īstenībā tas ir profesionāļa pienākums pārliecināties, ka visas telpas un vietas, kur mēs nodrošinām piekļūstamību, cilvēks tikpat cieņpilni un raiti var izkļūt un doties tālākas gaitas. Tātad pirmā nodaļa, pirmā standarta daļa, viņa gan iedod tādu vispārīgo ietvaru, kā standarts funkcionē, gan arī norāda standarta tiesisko un politisko pamatojumu. Un te ir būtiski pievērst uzmanību, ka vides piekļūstamība ir ne tikai šaura loka cilvēku interesēs, bet arī visas sabiedrības interesēs ir mazināt diskrimināciju un šķēršļus, kā arī uzlabot jebkura iedzīvotāju iesaistīšanās darba vietā un viņa integrāciju ekonomiku, kas gan veicina mūsu kopējo efektivitāti, gan arī visu iedzīvotāju drošību, jo tajā brīdī, kad mēs uzmanīgi ejam vai braucam pa ceļu un pievēršam viens otram uzmanību, mēs jau veidojam vidi piekļūstamāku, kaut vēl nekas nav uzbūvēts. Un otra liela daļa, kura ietver vairākas nodaļas no 6. līdz 20. ir dažādi projektēšanas apsverumi. To, ko es vēlējos uzsvert ar attēliem, ka projektēšanas apsverumi var attiekties uz dažādiem mērogiem. Tas var būt gan ielas mērogs, kur ir daudz dažādas zonas, gan konkrēti izbūvēti ēku daļas vai telpas elementi ar savu dizainu, kuri pasaka priekšā, vai ir droši kustēties uz priekšu, vai ir jāapstājas, vai ir jāpievērš uzmanību, un arī pats mazākais mērogs ir norādes, kuras palīdz saorientēties telpā. Un tas gan ir atvasināts no 6. nodaļas, kura runa par norādēm, bet es redzu, ka viss standarts
saglabāt to principu, ka tiek runāts par dažādiem informācijas slāņiem. Pirmais ir drošības informācijas līmenis, kā mēs esam pārliecināti, ka devam iespēju cilvēkam atrasties drošībā, un tad mēs varam pāriet pie otrā līmeņa, pie orientēšanas informācijas, kad cilvēks var saprast, kur viņš atrodas, kura virzienā viņš vēlētos doties, un tad trešais līmenis, kuram būtu jānolasas arī attiecīgā kārtība, ir jau tāds instruējušas informācijas līmenis, kad var iepazīties ar lietošanas instrukciju vai vietas pakalpojumu darba laiku. Un piekta nodaļa, manuprāt, ir tāda būtiskākā standarta darbības izprašanai, kura dod vispārēju ietvaru, par kuriem aspektiem standarts runā, par kuriem rūpēs, lai tie ir ietverti risinājumos. Un tie, protams, ir cilvēku maņas, redze, dzirde, tauste, garša un noža. Šķiet, ka garša un noža nav tik aktīvi izmantoti apbūvēta vide, bet īstenībā oža evakuācijas gadījumā var būt viens no pirmiem signāliem. Un imunsistēmas darbība, kas nozīmē, ka tiek ņemti vērā cilvēki ar alerģijām un hipersensivitātēm, ir tuvu materiālu ekoloģiskuma tēmai un tādas ķimiskai neparslogotībai telpas. Tad fiziskas spējas un īpašības, protams, palīdz novērtēt, cik daudz piepulas prasa mūsu apkārtējā vide. Kognitīvas spējas ir domātas gan spēja orientēties telpā, laika, vispār uztvert informāciju, un te, manuprāt, ļoti noder visu ceļu plānošanas princips, kad jo mazāk informācijas un jo precīzākā un kodolīgākā, jo labāk. Tātad ir arī izceltas svarīgas zonas apbūvēta vide, kuras ir pielietojamas pie ļoti dažādām vietām. Tas ir palielam, tas ir tāds ceļš pa ēku. Tas ir pārvietošanās līdz konkrētai ēkai, tuvošanas, ieejas iespēja atrast ieju, tad telpas lietošanas princips, aprikojuma lietošanas, sanitāro mezglu lietošana ir izdalīta atsevišķi, evakuēšana ārkārtas situācija un piekļuve informācija, kā tāds viss netaustāmākais slānis. Protams, pārvietošanās horizontāla un vertikāla virzienā ir visas vietas klātesošā. Un tāpēc es piedāvāju jums apskatīties no 5. nodaļas vispārējas schēmas, kuras attiecas uz lielāko zonu skaitu bez specifiskām funkcijām, jo pēdējais standarta nodaļas, viņas arī papildina informāciju ar konkrētām ēkām, raksturīgām funkcijām un aspektiem, bet pats standarta mērķis ir nodrošināt ļoti daudzveidīgu vidi un runāt par vispārīgiem risinājumiem. Tas, ko var redzēt attēlā, ka ir ņemti vērā dažādi telpas lietotāji. Un man šķiet, tas ir būtisks aspekts, kas palīdz patiešām izvērtēt vides piekļūstamību, ka mēs skatāmies ne tikai uz vienu lietotāju grupu, bet paņemam vismaz 5 un izvērtējam, vai tas paredzētais scenarijs netraucē kādai no viņām. Un, protams, kā es jau minēju, pārbaudam to dažādas informācijas līmeņos, gan drošības līmeni, vai mārķējumi ir precīzi, kontrastaini, viegli nolasāmi, gan vai pakapieni ir atbilstošos augstumos un vai ir iespējams no tiem izvairīties, vai soliņi ir izvietoti ar pietiekamu biežumu. Te man nāksies nedaudz pātrināties, bet pašu principu es ceru, ka jūs sapratat, un
bultiņa, kur iet cauri katram no rasējumam, viņa norada to piekļūstamo ceļu, par kuru būtu jāparūpējas jebkuram ekspertam. Un arī, ja mēs skatāmies uz ieejam, kur mēs jau vairs nevirzāmies, tomēr ir ļoti svarīgi saglabāt to informācijas struktūru, lai cilvēks uzreiz pievērstu uzmanību galvenai ieejai, redzētu kontrastējušas zīmes, kuras ved pie galvenām durvīm, nolasītu gan funkciju, gan nozīmi, gan atrastu darba laiku, un arī vietu, kur atstāt velosipēdu vai savu palīglīdzekli. Tātad, horizontāli un vertikāli pārvietošanās ceļi ir tāds visur klātesošs aspekts, kuram ir jāsako līdzi, lai tie ir viegli atrodami, lai ir cieta un neslidoša virsma, un lai ir pietiekams plašums gan manevriem, gan šo ceļu lietošanai. Arī telpas saglabājas jau mazāka mēroga, bet līdzīga hierarhija ir nepieciešams gan rūpēties par vizuālo, audiālo un arī temperatūras režīmiem. Jā, par aprīkojumiem, lai cik daudzveidīgi viņi nebūtu, ir vispārīgas rekomendācijas, kā tiek skatīts, vai aprīkojums vai iekārta ir piekļūstama, un arī, protams, viņi jābūt gan drošai, gan jāspēj cilvēkam nezinātājiem saorientēties un arī iegūt sev nepieciešamo risinājumu. Un mēs saprotam, ka tas ir gan rūpējoties par dažādā vecumā un auguma cilvēkiem, gan arī par jebkura cilvēka steidzīgo ikdienu tāds nepieciešams aspekts. Par sanitāram telpam. Īstenībā ir ļoti daudz nianses, bet funkcionālas prasības runā par tādiem vispārīgiem aspektiem, kā jau iepriekš arī tika minēts, kurus var izvērtēt pēc būtības, lai viņi funkcionē un nodrošina lietotāja pastāvību. Par evakuācijām un ugunsgrēka gadījumiem stāstīs plašāk, bet arī šie gadījumi ir apskatīti atsevišķa pielikuma, un arī visa informācija tiek gradēta gan uz vizuāli nolasāmu, labu kontrastu un audiālo taustamo. Jo vairāk maiņas jūs ļausiet nodarbināt cilvēkam, jo tā informācija ir domāta kā piekļūstamāka. Un es vēlējos arī uzsvērt atšķirību, gan savstarpējo nepieciešamību izmantot gan funkcionālo prasību standartu, gan tehnisko ziņojumu ar tehniskām rekomendācijām, jo, piemēram, ja mēs skatāmies uz norades nodaļu, tad funkcionālas prasības runā par to, kur jābūt izvietota informācija, lai viņa būtu viegli saprotama un nolasama, kāda attiecība pret lietotāju. Savukārt tehniskajā ziņojumā jau ir rekomendācijas, kuras ir aizgūtas no dzelzceļu, tā kā komunikācijas plānošanas un arī ugunsdrošību apsvērumiem, kā ik pa 50 metriem ir jāieliek zīme, ja ir kādas ceļu izvēles vai vizuālas izmaiņas, lai uzturētu cilvēku pietiekami informētu par vidi. Un tos, protams, ir jāskatās kopā, lai nokļūtu pie pilnvērtīga risinājuma. Kā arī kontrasti. Funkcionāli tie ir apzīmēti kā gaišākas un tumšākas virsmas, savukārt tehniskais ziņojums, viņš piedāvā arī metodes vairākas. Es parādīju vienu no, kuras palīdz saprast, ko tas nozīmē labs kontrasts un kurš diapazons ir lietojams. Kā es minēju, pēc vispārīgiem principiem standarts arī skatās uz konkrētiem ēku tipiem
un cita lietojuma vietām, piemēram, arī pludmales piekļūstamība tiek pārdomāta un vērtēta. Bet pati būtība saglabājas, ka ir gan vieta, kur mēs piekļūstam, gan galvenais ceļš, pa kuru mēs virzamies starp visām funkcijām, un arī konkrētas vietas ar savām prasībām. Tā kā saglabāt to sistēmisko redzējumu, es domāju, ka standarts ļoti labi palīdz, un arī palīdz pārliecināties, ka tā sistēma strādā, kā es teicu, gan lietotājiem iekļūstot, gan izkļūstot ārā. Un trešā daļa, viņa samērā maziņa, viņa pat ir iznesta ārpus standarta, tas ir B pielikums, bet, manuprāt, tas ir ilgspējai un ilgtermiņa lietošanai ļoti svarīgas arī prasības un aspekti, kā pārvaldīt un uzturēt ierīkotos risinājumus un arī kā komunicēt par viņam gan saviem partneriem, gan klientiem, gan arī telpu viesiem. Tas arī būtu viss. Paldies par uzmanību. Labdien! Atvainojamies par tehnisko pauzi. Mani sauc Anastasija Pimenova, es esmu arhitekte, un es pārstāvu Latvijas Arhitektu Savienību šodien. Manā tēma ir vides piekļūstamība dažādās būvēs. Un konkrēti mans uzdevums šodien ir šī semināra ietvarā stāstīt par 4 kategorijām, par vēsturiskām ēkām, par kultūras pieminekļiem, par izglītības iestādēm un par ārstniecības iestādēm. Un attiecīgi no šīm kategorijām tad izriet arī attiecīgas prasības vides piekļūstamībai. Sāksim ar to, kas ir vēsturiskās ēkas un kā to noteikt. Attiecīgi tad to pamatā nosaka teritorijas plānojums tai pašvaldībai, kurā atrodas jūsu izvērtējums objekts vai projektējuma būve. Attiecīgi status skatāms grafiskajā daļā. Tas varētu būt vēsturiskās teritorijas un tā aizsardzības zonas plānojums, pilsētbūvniecības pieminekļu un apbūves aizsardzības teritorijas vai plāns, kas saucās kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns. Piemēram, par Rīgu runājot, uz ekrāna ir fragments no Rīgas vēsturiskā centra plānojuma un fragments no plānā izmantotiem apzīmējumiem. Katra krāsa norāda uz attiecīgu kultūra vēsturisko statusu, piemēram, potenciāls arhitektūras piemineklis vai kultūra vēsturiski unikālā ēka vai kultūra vēsturiski ļoti vērtīga ēka. Kā arī vēsturiskā ēka ir ēka, kurai ir noteikta kultūra vēsturiskā vērtība saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšana aizsardzības noteikumiem, runājot par Rīgu. Ēka, kura atrodas arhitektūras pieminekļa aizsargjoslā. Ēka, kur atrodas arheoloģiskā pieminekļa teritorijā vai arī aizsargjoslā. Un, protams, vēsturiskā ēka var būt arī ar papildu statusu, kas ir kultūras vai arhitektūras piemineklis. Tad vēl vēsturiskās ēkas piemērs. Rīgas jaunā teātra pārbūve. Rīga Lačplēša iela 25 atrodas vēsturiskajā centrā, un uz ekrāna ir fasāde ar atjaunotu fasādu un fragments no vēsturiskā centra plānojuma, un var redzēt, Lačplēša iela 25 ir status potenciāls arhitektūras piemineklis.
kas norāda uz to, ka tas attiecīgi nav vēl piemineklis, bet projektējot šo ēku un arī projektējot vides piekļūstamību, jāņem vērā būvis noteikumi attiecībā uz vēsturisko centru. Vai arī, piemēram, ēka, kas atrodas pašā Vecrīgas centrā, Kālēju iela, un atrodas saskaņā ar mantojuma pārvaldes izziņu vairākos pieminekļu teritorijās, bet pati ēka, pašā ēkai nav noteikts status, nav noteikta kultūriska vērtība, un projektējot, tad paverās vairākas iespējas, kā risināt vides piekļūstamību. Nākamā kategorija ir kultūras pieminekļi. Uz kultūras pieminekļiem attiecās visi iepriekšējais. Kultūras pieminekļi ir vēsturiskās ēkas, un kultūras pieminekļu saraksts ir atrodams internetā, kultūras mantojuma pārvaldes administrētajā mājaslapā Mantojums LV. Uz ekrāna ir fragments no mājaslapas ar pieminekli Rīgas pils ansamblis ar 8 fragmentiem. Te ir norādīts numurs, norādīta grupa un vērtības grupa. Arhitektūra un attiecīgi valsts nozīmes kultūras piemineklis. Tālāk trešā grupa, par ko mēs runāsim, ir izglītības iestādes. Tas, kas ir izglītības iestādes, ir noteikts vispārīgo prasību, būvju vispārīgo prasību normatīvā, tad pamatā izglītības iestādes ir attiecināmas uz publiskām būvēm, un attiecīgi tālāk būtu skatāmas visas prasības, kas ir izvirzītas publiskām ēkām un būvēm par vides piekļūstamību. Attiecīgi izglītības iestādes ir publiskas būves, nedzīvojamas ēkas, kuras pamatā tiek sniegts pakalpojumi vai saņemti pakalpojumi, un apmeklētāji ir studenti, audzēkņi un pasniedzēji. Ārstniecības iestādes līdzīgi arī tad mēs nosakam ēkas tipu pēc LBN 200-221 noteiktām prasībām. Tā arī ir attiecināms publiskam būvēm, un arī uz tādu ārstniecības iestādēm arī attiecināms vispārīgas prasības, kas ir uz publiskām būvēm, ir norādīts šajā normatīvā. Attiecīgi tad publiskā būve ar pakalpojumu, kurus saņem apmeklētāji, pacienti. Tālāk, tad kuri dokumenti, kuri tiesību akti nosaka vides piekļūstamības prasības? Dokumenti, kas attiecās uz visām minētām kategorijām. Tad pirmais dokuments ir būvniecības likums, un tajā pieminētais viens no principiem, kas ir obligāti ir jāpild projektējot un pārbūvējot ēkas un būves, un tas ir vides pieejamības princips, vai kā šobrīd mēs to traktējam vides piekļūstamības princips, saskaņā ar kuru būvniecības procesā tiek veidota vide, kurai ikviena personā var ērti pārvietoties un izmantot būvi atbilstoši tās lietošanas veidam. Tāds vispārīgas prasības, bet ļoti ietilpīgs pēc sava satura. Tālāk, tas pats būvniecības likums 9. pants, būtiskas būves izvirzamas prasības, 4. punkts nosaka to, ka tad būtiska prasība ir lietošanas drošība un vides pieejamība, vai kā mēs šobrīd runājam, piekļūstamība.
Tālāk pāri dokumentiem un tiesību aktiem, uz kuriem mums ir, saskaņā ar kuriem mums ir jāprojektē un jāparbauda atbilstība vides piekļūstamības prasībām, tad galvenais nākamais dokuments ir manis jau pieminētais normatīvs, būvnormatīvs, būvju vispārīgu prasību būvnormatīvs. Nākamais dokuments, kas papildina šo normatīvu, ir Labklājības ministrijas vadlīnijas, kas nosaka papildus prasības saskaņā ar labās prakses ieteikumiem. Un ar ko atšķirās tad labās prakses vadlīnijas no paša normatīva, un kāpēc tas būtu ieteicams lietot. Tad, ja normatīvs ir teksta dokuments bez papildus ilustrācijām, tad vadlīnijas ir papildināts ar rasējumiem, ar vizualizācijām, šo prasību vizualizācijām par iekārtu izvietojumu, par pandusiem un uzbrauktuvēm, par prasībām skaņai, skaņas, vizuālam un taktīlas informācijas prasībām, kāpnēm, gaiteņiem, durvīm, stiklotam sienām, liftiem un sanitāru tehniskām telpām. Tātad šīs prasības attiecās uz visām publiskām ēkām un visām kategorijām, par kurām es runāju savā prezentācijā. Arī vadlīnijas ietver, Labklājības ministrijas vadlīnijas ietver arī sārakstu ar informācijas resursiem, ko vēl var arī papildus izmantot. Tālāk, citi dokumenti, kuros būtu jāievēro projektēt vai pārbaudot vides piekļūstamību, ir attiecīgas pašvaldības teritorijas plānojums un teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi. Arī vairākām pašvaldībām arī izstrādātas savas vadlīnijas vides piekļūstamībai. Un es arī iesaku, rekomendēju arī standartu LVS 17210. Tas ir tulkots no angļu valodas standarts, apbūvēts vides piekļūstamība un izmantojamība, par ko runāja funkcionālas prasības, par ko runāja mana kolēģe Alīna Beitāna. Un par to tad es vairāk šajā seminārā nerunāšu, bet pieminēšu, ka tur arī ir norādīts prasības gan kultūra vēsturiskam mantojumam, prasības, bet ieteikumi, rekomendācijas gan izglītības iestādēm un ārstniecības iestādēm. Nākamais resurss, kuru rekomendējam izmantot, ir Apēron un citu organizāciju izstrādātie metodiskie materiāli un vadlīnijas. Un vērtīgākais ir atkal tie grafiskie paskaidrojumi saskaņā ar lietotāju pieredzi. Uz ekrāna ir fragments no Apērona izstrādāts un uzturēts mājaslapas vides pieejamība LV ar sanitāru tehniskām mezgla vizualizāciju, kas atbilst LBN būvnormatīva prasībām attiecībā uz podu izvietojumu, izlietnes izvietojumu un pārēju aprīkojumu izvietojumu attiecībā pret telpas gabarītiem. Tālāk, MK noteikumi būvju vispārīgi prasību būvnormatīvs, ko es pieminēju, tad 33. punktā satur tādu informāciju. Vides pieejamības projektēšanā izmanto pētījumos paustās atziņas par universālā dizaina izmantošanu, kā arī Latvijā un citās valstīs izstrādāts un aprobēts vadlīnijas, metodiskos ieteikumus un standartus. Šīs punkts ir vispārīgs, bet ļoti, es viņu šeit gribu uzsvērt, ka tas aicina
strādāt ne tikai ar obligātām prasībām, kas ir noteikts būvnormatīvos, bet arī pētīt un skatīties citu speciālistu, citu pieredzi un citu pašvaldību pieredzi, kā tas tiek risināts, sekot līdz aktuāliem pētījumiem, ko arī veic arī Labklājības ministrija un publicēja savā mājaslapā. Nākamais par pašu piekļūstamību, tad kas būtu obligāti sākāms par vēsturiskām ēkām un kultūras pieminekļiem. Te būtu jāmeklē kompromiss starp piekļūstamības nodrošināšanu un kultūra vēsturisko vērtību saglabāšanu. Par to runā arī mans pieminētais Latvijas valsts standarts par vīdes piekļūstamību. Un tas ir no vienas puses šķērslis, viena otrai prasība ir šķērslis, bet es jums tālāk stāstīšu, kā to varētu panākt un kādi ir risinājumi. Pirmkārt, ir ieteicams konsultācijas ar pašiem lietotājiem par nestrādātu risinājumiem, jo visas vēsturiskās ēkas un kultūras pieminekļi atšķirās ar to, ka tad tas attiecīgi būs vienmēr pārbūve, restaurācija vai atjaunošana, un visticamāk esošās telpas, esoša vide nebūs atbilstoša mūsdienu piekļūstamības prasībām, bet tas nenozīmē, ka to nevar pielāgot vai veikt papildus pasākumus, kas viņu uzlabos, vides piekļūstamību uzlabos un padarīs ērtāku un tas varētu nebūt standarta variants, un tāpēc ir ieteicams konsultēties ar lietotājiem. Nākamais ir risinājuma testēšana uz vietas. Tas, ko var grūti saprast uz papīrā vai pat vizualizācijā, visdrošāk ir pārbaudīt uz vietas, un tā ir tā iespēja, ka reiz, jo tā nav jaunbūve, bet viss jau ir iespējams notestēt, aprobēt objektā. Ja nav iespējams ir konstatēts un izvērtēts konkrētajā gadījumā nodrošināt piekļūstamību, tad ir jādomā par alternatīviem risinājumiem, kas varētu lietotājām nodot šīs telpas pieredzi, piemēram, ja tas runa iet par muzeju, kultūras būvi. Tālāk runāšu arī par to, ka vēsturiskas ēkas tad ne katru reizi ir šķērslis vides piekļūstamībai. Un tas, ka reiz varbūt tieši otrādi, kad ēkas pārbūves procesā reiz palīdz atrast risinājums, kā šo šķietami neiespējamu situāciju var atrisināt. Piemēram, šobrīd uz ekrāna jūs redzat fragmentu no Rīgas pils pārbūves procesa. Rīgas pilī atrodas Latvijas Nacionālās vēstures muzejs, un Rīgas pils ir tik sena, un tai ir raksturīga vairāk pārbauda vairākas pārbūves liecības un vairāk līmeņu, kuri būtu jāsavieno savā starpā, un kā to labāk izdarīt. Pirmajā projekta versijā saskaņotajā bija pandusi, lai nodrošinātu piekļuvu vestibulam, galvenajam vestibulam, bet procesā jau būvniecības laikā atklājās, ka vēsturiskā grīda patiesībā atrodas daudz dziļāk, nekā tas bija zināms un domājams projektējot
uz papīra, tā teikt, un vai pat veicot urbumus kontrolu izpētes, bet tad papildus informācija ļāva pārstrādāt projektu un esošo grīdu, kurā bija uzaugusi pa vairākiem gadsimtiem, padziļināt un tādā veidā novērst līmeņu starpību starp galveno vestibilu un ieejas halli. Uz ekrāna jūs redzat, tad bija pandas un pakāpieni pie galvenām durvīm. Un tad padziļinot grīdu galvenajā vestibilā, tad izdevās nodrošināt viena līmeņa ieeju apmeklētājiem no ārtelpas uz halli un virzēties tālāk uz vestibilu. Līdz ar to es gribēju pateikt, ka reiz vēsturiskā ēka mums palīdzēja atrisināt piekļūstamības prasības. Tālāk, testēšana uz vietas, ko es pieminēju. Bija vairāki projektējot un arī būvējot, jau bija vairāki jautājumi, vai tas būs pieņemami lietotājiem ratiņkrēslos, kas ir tāds atbildīgākais risinājums, kuru būtu jānodrošina. Un bija aicināti konsultanti uz vietas un arī paši projektētāji guva pieredzi tad savus risinājumus pārbaudīt uz vietas, izbraucot visas kritiskas telpas, par kurām bija šaubas, un tad arī veicot papildus pasākumus, kur eksperiments nebija izdevies, kā tas bija cerēts. Tā, uz ekrāna jūs redzat arī Rīgas pils fragmentu 4. stāva. Tātad testēts attālums līdz pogai, augstums, un projektētājs tad ir piebraucis arī pie pacēlāja, kas ir iebūvēts grīdā. Nākamais jautājums ir, kas arī tiek atrunāts gan dokuments, kas nosaka prasības kultūra vēsturisku mantojuma saglabāšanai, kad maksimāli ir jāsaglabā, jāatjauno oriģinālajā veidā visus elements un apdares, minimāli invazīvi, tad papildinot pieminekļa substanci. Uz ekrāna ir 2 piemēri, kā tiek risināta līmeņu starpība, tur, kur nebija to iespējams izdarīt ar pandusu. Tad 4 pakāpienu pārvarēšanai ir paredzēts grīdā iebūvēts pacēlājs, kuru ikdienā neredz. Bet šī telpa, konkrēti šīs gadījums atļāva arī izbūvēt viņu tā, ka nav nepieciešami papildus rokturi. Un šīs pacēlājs paceļās no grīdas, tad, kad tiek iedarbināta attiecīgi poga un piebrauc klāt pie pakāpieniem. Un otrs piemērs ir, kā tiek risināt līmeņu starpību marķēšana ar materiāliem, kuriem ir kontrastējuši toņi, un tiek papildināts arī ar taktilu marķējumu, kas nodrošina prasības, bet arī nekontrastē ar vēsturisko interjeru. Un par gadījumu arī tāpat Rīgas pils, vēstures muzejs, gadījums, kad vēsturiskā substance un vēsturiskā telpu uzbūve konstrukcijas neļāva
nodrošināt vides piekļūstamību, tātad nezaudējot vēsturiskās vērtības. Tātad konkrēti iet runa par Svina torni, par pirmo stāvu, kas arī ir muzeja telpa, veikals, un starp vestibīlu un Svina torni ir trīs līmeņi, kuri jāparvēr, un šaurs gaitenis, kas neatbilst vides piekļūstamības prasībām. Bet tā ir vēsture, tas ir piemineklis, un pandusa izbūve būtu gan nesamērīga lietošanai, gan arī nesamērīga atbilstoši vēsturiskas vērtības saglabāšanai. Un tiek bet tā, lai nodrošinātu vides pieredzi lietotājiem, kuram nav iespējams pašam iekļūt šajā telpā Svina tornī, muzejs ir paredzējis savā mājaslapā trīsdimensionālo virtuālu tūri pa visu pili, pa visu pils telpām atjaunotām, un tajā skaitā arī par šīs telpas, par Svina torni, kura nav nodrošināts normatīvās piekļūstamības prasības. Uz ekrāna ir ekrāna bilde no muzeja mājaslapas. Tālāk. Ar ko tad atšķirās vēsturiskās ēkas no kultūras pieminekļiem? No manas iepriekš teiktā, tad var secināt, ka vēsturiskām ēkām ir lielākā rīcības brīvība, nestandarta risinājumu ieviešanā, atkāpes būtu nosacīta vieglāk saskaņojumi, jo šīs ēkas nav apgrūtināts ar kultūras pieminekļa statusu. Un šīs atkāpes ir tiesīgs arī pamatot pats projektētājs, pats būvspeciālists. Par atkāpēm runājot, kas vairāk skar arī kultūras pieminekļus, kurā brīdī tad mēs varam skaņot un pieļaut piekļūstamības atkāpes no piekļūstamības prasību ievērošanas. Tad būvniecības likums 9. pants nosaka būvnormatīvu tehniskās prasības un atkāpes no tām. Tāds ir gadījums, kad to var paredzēt. Tad alternatīvos tehniskos risinājumus un atkāpes no būvnormatīvu tehniskajām prasībām, no vides pieejamības prasībām, pamato atbilstošas jomas speciālists. Atjaunošanas, pārbūves un restaurācijas gadījumā, tālāk es turpinu ar 4. daļu 9. panta, ir pieļāms pēc paredzēto atkāpju saskaņošanas vai pamatošanas, neparedzot alternatīvos tehniskos risinājumus, ja būve ar kultūru vēsturisku vērtību, attiecīgi prasību ievērošanas dēļ var zaudēt savu kultūrisku vērtību. Tas ir pamatojums, ilustrācija, par kuru es stāstīju iepriekš par Svina torni Rīgas pilī. Tālāk, runājot par ārstniecības iestādēm, nākamā kategorija, tātad uz ārstniecības iestādēm attiecās visas prasības, kas ir noteikts publiskam ēkām vides piekļūstamībai, normatīvā LBN 221, un arī papildus ir
norādīti 3 punkti, kas attiecas uz tiešo ārstniecības iestādēm. Runa iet par gaitiņu platībām, gaitiņu platumiem un par durvju brīvo platumu. Tālāk par to, kā ārstniecība iestāžu pacientu palātās paredz sanitāru tehnisko telpu ar atbilstošu aprīkojumu, kas piemēro cilvēkiem ratiņkrēslos. Un arī tāds vispārīgs punkts par to, ka projektējot ārstniecības un aprūpes iestādes nepieciešamās telpu grupas un funkcijas, higienas prasības noteikts attiecīgas jomas normatīvajos aktos. Un ar to tad mēs varam iet uz nākamajiem dokumentiem, piemēram, speciālas prasības tiek izvirzītas ministru kabineta noteikumos numur 60, noteikumi par obligātām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūru vienībām, kā arī ārstniecības iestādēm ir ļoti būtisks projektēšanas uzdevums, par ko kolēģi Anna Kurciš runāja iepriekš, un arī tehniskie noteikumi, kuri saņēma projektēšanā, piemēram, no veselības inspekcijas. Tas, par ko nerunā noteikumi un bieži nerunā arī manis minēti dokumenti, ir par telpu interjera dizainu. To nosaka reiz būvniecības ierosinātājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju. Tā nav tāda tieša piekļūstamības prasība. Te vairāk jārunā par iekļaujošo un universālo dizainu, par to, par labsājūtu, par pašsajūtu gan darbiniekiem, gan pašiem pacientiem, jo bieži tādās piemēros, kuri attiecinām pie sliktās prakses, ja formāli tiek izpildīt piekļūstamības prasības, šis risinājums ir, tā teikt, nav patīkams, nav mājīgs. Un ar to bieži mēs varam sastapties arī ārstniecības iestādes. Un uz ekrāna ir piemērs no šogad godalgota projekta Bērnu klīniskas slimnīcas. Jūs par to jau šodien arī dzirdējat un vēl dzirdēsiet, jo tas tiešām ļoti veiksmīgs piemērs un tāds parauga projekts, kā tika risināt vispār ārstniecības iestādi, kura ir tik patīkami atrasties, ka var aizmirst, kā esi ienācis ārstniecības iestādē. Un tādiem nestandarta risinājumiem tieši runājot par telpas interjera dizainu. Tālāk, manis pieminētie noteikumi numur 60 ministru kabineta nosaka vispārīgas prasības ārstniecības iestādēm un tajā skaitā tad min, ka jānodrošina vides pieejamības personam ar funkcionāliem traucējumiem, tātad diezgan vispārīgas prasības. Un tālāk nākamie punkti runā par to, ka ir nepieciešams nodrošināt iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši apstiprinātiem medicīniskajām tehnoloģijām, kā ārstniecības iestādes ir vadītāja apstiprināta informācija, kādā ārstniecības iestāde personām ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina iespēju saņemt ārstniecības iestādes sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus. Tālāk ir nākamais punkts no tiem pašiem noteikumiem.
runā par to, ka ir nodrošināta iespēja personām ar funkcionāliem traucējumiem pastāvīgi iekļūt ārstniecības iestādē, ja tas ir veselības centrs vai stacionāra ārstniecības iestāde. Tālāk, nākamā kategorija ir izglītības iestādes. Tāpat kā uz ārstniecības iestādēm, uz izglītības iestādēm, kā uz publiskām būvēm, attiecās visas prasības, kuras izvirzītas piekļūstamībai. Par to plaši runā normatīvs 221, un par to būs arī nākamais lekcijas vairāk, tiks stāstīts vairāk un ar konkrēti. Un par izglītības iestādēm normatīvs pasaka divos punktos prasības par 51. punkts par to, ka mācību telpas un citas telpas un zonas, kuras būtiskas skaņas uztveršana un saprašana aprīko ar indukcijas cilpas sistēmu vai citu sistēmu, kas novērš blakus trokšņu iedarbību un nodrošina atskaņošanu personas dzirdes traucējumiem un tālāk. Un 40. punkts runa par to, cik daudz vietu ir nepieciešams nodrošināt publisko pasākumu telpās personām ar funkcionāliem traucējumiem. Runājot par izglītības iestādēm, es gribu izcelt arī Labklājības ministrijas dokumentu, kas ir vadlīnijas, 20. gada vadlīnijas par augstskolām, iekļaujošo studiju vides veidošanā. Šīs vadlīnijas ir atrodamas ministrijas mājaslapā. Un, manuprāt, šis dokuments ir īpaši ar to, ka tajā ietvertā informācija balstīta ne tikai uz normatīvām prasībām, labās prakses prasībām, bet arī uz veiktās izpētes, uz veiktas aptājas studentu vidū, pasniedzēju vidū, kas lieto šīs telpas, kā veidot šo telpu iekļaujošu studentiem ar invaliditāti, draudzīgu studiju vidi Latvijas augstskolās. Un tad šīs normatīvs ir ļoti, vadlīnijas ir arī ļoti noderīgs un labi saprotams, jo ir papildināts ar vairākām gan ilustrācijām, gan arī fotogrāfijām, kas uzreiz padara daudz saprotamāku normatīvu prasību. Par izglītības iestādēm tad normatīvs būvju vispārīgu prasību normatīvs runā arī diezgan piecīgi, tad ir daži punkti, tas pašs, tad, to, ko es pieminēju, tad pa mācību telpām un tad pa publiskām telpām un cik daudz vietas jābūt. Un tālāk es piedāvāšu jūsu zināšanu pārbaudēji vienu jautājumu. Kādā pārbūves gadījumā ir pieļaujamas atkāpes no būvnormatīvu vīdes piekļūstamības prasībām, nenosakot alternatīvos tehniskos risinājumus, un nepieciešams izvēlēties vienu variantu no piedāvātiem 4 variantiem. Pirmais variants. Ja būvniecības ierosinātājs vēlās ietaupīt projekta izmaksas. Otrais variants. Ja prasības nav tehniski vai funkcionāli īstenojums, rada nesamērīgu slogu vai prasību ievērošanas dēļ būve var zaudēt savu kultūru vēsturisko vērtību. Trešais variants. Ja būvdarbi notiek valsts finansējumu ietveros. Un ceturtais variants. Ja alternatīvos tehniskos risinājumus izvēlās būvniecības ierosinātājs neatkarīgi no specialista slēdzienam. Tas būtu viss no manas puses. Paldies jums par uzmanību.
Labdien! Mani sauc Kristaps Otersons, esmu no Labklājības ministrijas, un es īsi jums izstāstīšu par tādu instrumentu kā vidus un informācijas piekļūstamības pašnovērtējums. Es runāšu par to, kur šī pašnovērtējuma anketa pieejama, kāds normatīvais regulējums uz to attiecas, kam tā ir paredzēta, kādos gadījumos to lietot, par telpu un informācijas elementiem, kas iekļauti anketā, un kā aizpildīt pašnovērtējuma anketu, tā kā īsa instrukcija. Anketa ir Excel formātā, atrodama Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē sadaļā horizontālais princips, vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamatiesība ievērošana. Šeit ir prezentācijā būs saite, prezentācijas noslēgumā arī atbilstošs QR kods. Vietnē ir arī skaidrojumi teksta un video formātā. Ja, tā kā viena lieta ir šīs dienas seminārs un šī prezentācija, bet otra lieta, ka arī pašā vietnē var tikt labā skaidrībā. Par normatīvo regulējumu, uz ko balstās anketa un tajā formulētās prasības. Visi šie normatīvie akti jau šodien vairāk ar pieminēt, bet nāks pieminēt arī man. Tātad būvniecības likums pirmais, un tas būvniecības likumā ir vispārēja prasība, būvniecībā ievēro vides pieejamības principu, saskaņā ar kuru būvniecības procesā tiek veidota vide, kurā ikviena persona var ērti pārvietoties un izmantot būvi, atbilstoši tās lietošanas veidam. Ministrs kabinets izdod būvu normatīvus, kuros nosaka tehniskās prasības attiecībā uz būvēm un to elementiem un vidas pieejamības prasības attiecībā uz būvēm. Un būvēm ir jāatbilst tādām būtiskām prasībām kā lietošanas drošība un vidas piekļūstamība. Un atkāpes pamato atbilstošs jomas būvspeciālists. Runājot par būvi vispārējo prasību, būvnormatīvu LBN 221, jāsaka, tas arī ir tas, uz kur pamatā balstās pašnovērtējuma anketa, uz konkrētām prasībām šajā būvnormatīvā. Tās attiecas uz pandusiem, uzbrauktuvēm, gaiteņiem, skaņas, vizuālo un taktilo informāciju, kāpnēm, evakuācijas ceļiem, toaletēm, dušām un vēl citām telpām. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi paredz, ka plānojot teritoriju un veidojot vidi, ievēro līdzvērtīgu iespēju principu, kas paredz iespēju visiem sabiedrības locekļiem pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē, nodrošināt līdzvērtīgu pieejamību. Un vidas un publiskās infrastruktūras plānošanā, arhitektūras projektu izstrādē un ieviešanā izmanto universālā dizaina risinājums, lai nodrošinātu pieejamu vidi. Projektējot un izbūvējot ietves, ievēro vidas piekļūstamības prasības. Šīs ir lietas, kas izriet no šiem konkrētas lietas, kas izriet no šiem noteikumiem. Konkrētas piekļūstamības prasības tātad ir attiecībā uz gāju ceļiem, autostāvvietām, āru toaletēm, piestātnēm, peldvietām. Ugunsdrošības noteikumi. Konkrētas prasības attiecībā uz zīmēm, signāliem ugunsgrēku gadījumā. Eiropas dalībvalstu apbūves vidas piekļūstamības standarti nosaka funkcionālās prasības un ieteikumus, kā jāprojektē, jābūvē un jāpielāgo vide, lai tā būtu universāli pieejama un lietojama ikvienam, neatkarīgi no fiziskajām vai sensorējām spējām. Kam ir paredzēta pašnovērtējuma anketa? Tātad, vienā teikumā publisku ēku, publisku pasākumu zāļu un sporta būvi piekļūstamības novērtēšanai. Eiropas Savienības fondu investīciju projektos vidas un informācijas piekļūstamības pašnovērtējums var būt specifiskā horizontālā principa darbība. Un jāpiezīmē, ka tieši tāpat specifiskā darbība var būt konsultācijas ar vidas piekļūstamības ekspertiem, kur ir mūsu vidū. Vēl privātais sektors var izvēlēties vidas piekļūstamības anketu pašpārbaudē, kā arī šī anketa tiek lietot pētījumu vajadzībām un piekļūstamības situācijas analīzē valsts mērogā. Un 2020. un 2021. gadā pēc Labklājības ministrijas ierosinājuma valsts un pašvaldību iestādes veids vidas un informācijas piekļūstamības pašnovērtējumu, kopumā novērtējot 672 valsts pārvaldes institūcija ēkas un 1516 pašvaldību institūcija ēkas. Un tā skaitā ēkas, kurās tika veikti Eiropas Savienības fondu ieguldījumi.
Analizējot pašnovērtējumā iegūtos datus, tika secināts, ka kopumā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem piekļūstama vide ir tikai 8% ēku, 26% ēku tā ir daļēji piekļūstama, un 67% ēku vide nav piekļūstama. Un konstatētas visai nelielas atšķirības, salīdzinot valsts un pašvaldību objektus, nedaudz par labu valsts objektiem. Jāsaka, ka Latvijas Labklājības ministrija plāno 2026. gadā atkārtot pašnovērtējumu, lai novērtētu progresu piekļūstamības jomā. Tostarp ņemot vērā iepriekšējā un esošā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda ieguldījumus publiskās infrastruktūras attīstībā. Tātad anketā ir noteikts prasības 11 elementiem, un tālāk es ilustrācijai pievērsīšu uzmanību atsevišķām prasībām attiecībā uz ārtelpu un ēkas elementiem. Ja? Nu, šeit šie elementi visi ir nosaukti. Autostāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti, ietves un celiņi, pandus un uzbrauktuve, galvenā ieeja ēkā, gaiteņi, skaņas vizuālā un taktilā informācija, drošība, evakuācijas ceļu piemērotība cilvēkiem ar invaliditāti, pārvietošanās starp stāviem, kāpnes, lifts, pacēlājs, tualeta un higienas telpa, dušas telpa un citas telpas. Bet ir jāpārbauda, būtiski ir tas, ka jāpārbauda ir visi elementi aizpildot šo anketu. Tātad, ja ēkai ir iespējams izveidot autostāvvietu, ja, tad ir aizpildām sadaļa par automašīnu stāvvietu cilvēkiem ar invaliditāti. Varbūt objektīvi pierādām apstākļi, ka tas nav iespējams. Tādas būtiskas prasības ir izmērs 3,5 x 5 metri, horizontāls un vai vertikāls apzīmējums, cietas līdzenes segums un attālums līdz ēkai līdz 25 metriem. Tātad no piekļūstamās autostāvvietas līdz ēkas ieejai ved vadulu sistēmu, ietves un celiņu platums ir no 1,2 metriem, ciets, līdzens un neslīdošs segums, un līmeņa maiņa ir mazāk par 2 centimetriem, ja? Tātad pārējot no viena līmeņa uz otru. Par ieejas durvīm jāsaka, ka vislabāk ir automātiski varamās durvis. Ja ir virpuļveida durvis, tad obligāti būtu jābūt papildu durvīm. Un, ja cilvēkiem ar ratiņkrēslu ir paredzētas citas durvis, tad noteikti ir jābūt norādei. Un šeit ir dažādi norādīts vairāki konkrēti izmēri, attāluma augstumi, manevrēšanas laukumam, zvana pogai vai domofonam, tās augstumam. Ja ir stikla virsmas, tad tām jābūt kontrastu marķējumam 3 augstumos, kā arī nojumi virs ieejas, lai aizsargātu pret lietu un sniegu, ja, kas kā reiz, piemēram, pašlaik ir aktuāli. Par gaiteņiem runājot, tātad platums virs 1,5 metra, bez šķēršļiem, gaiteņos gluži tāpat kā ārtelpā kontrastu un taktilie risinājumi, un atbalsta margas vēlams apaļas. Ir virkni prasība attiecībā uz skaņas, vizuālo un taktilo informāciju. Mācību telpas, konferenču semināru telpas un citas telpas un zonas, kurās būtiska ir skaņas uztveršana un saprašana, aprīko ar indukcijas cilpas sistēmu vai citu sistēmu, kas novērš blakus trokšņa iedarbību un nodrošina atskaņošanu personām ar dzirdes traucējumiem. Tad kontrastējošs marķējums uz visiem pakāpieniem ir ieteicams, bet līmeņa maiņa pandusa vai lokālās uzbrauktuves sākumā un beigās, kā arī kāpņu pirmo un pēdējo pakāpienu marķē ar spilgtu kontrastējoši ne mazāk kā 5 cm platu svītri visā, tātad kāpņu pandus vai uzbrauktuves platumā.
Kāpņu margu sākums un beigas ir apzīmēti ar kontrastējošu joslu. Uz kāpņu margām pie pirmā un pēdējā pakāpiena iestrādā stāva numuru taktilo, sataustāmo, respektīvi apzīmējumu, vai numuru braila rakstā valsts valodā. Kāpņu sākumā un beigās izveido taktilo virsmu, kas brīdina par tuvošanos kāpnēm. Un taktilā uzraksta burti, braila rakstā un cipari ir veidojami noteiktā lielumā, biezumā un reliefā. Par drošību un evakuācijas ceļiem. Būtiskas prasības ir valsts izziņošanas sistēma, gaismas brīdinājuma signāli, marķēti evakuācijas ceļi, durvis, grīdas un citas apdares virsmas ir savstarpēji kontrastējošas, ugunsdzēšamie aparāti ir sasniedzami ratiņkrēslu lietotājiem, un visi ēkas stāvi būtu aprīkojami ar evakuācijas krēslu, un personāls būtu apmācāms tā lietošanā. Par šo kā labo praksi visticamāk rīt jums stāstīs arī lidostas Rīga pārstāvis. Kāpnes. Dažas lietas jau pieminējām, bet būtiski ir, ka ir viena augstuma pakāpieni, tad kontrastējošas margas noteiktā augstumā un garākas kā pirmais un pēdējais pakāpiens par 0,3 metriem. Margās iestrādāts taktils apzīmējums par esošo stāvu. Ja to iestrādā margu materiālā, tas būtu elegants risinājums, bet to pašu var paveikt arī lētāk ar uzlīmēm, kuras var pasūtīt, piemēram, Latvijas neredzīgo biedrībā. Pirmais un pēdējais pakāpiens ir marķēti, to jau pieminējām. Par liftu. Kontroļu paneļu pogām jābūt ne augstāk par 1,2 metriem, un lifta pogām un vadības panelim arī apzīmējums braila rakstā vai taktilā veidā. No kā būtu jāizvairās no skārienu jūtīgiem paneļiem, tie nav taktili, un cilvēki ar redzes traucējumiem nevar tos lietot. Tad ir kabīnes izmērs ir būtisks rādītājs, un arī, protams, durvju platums cilvēkam ratiņkrēslos. Paziņojums par lifta kustības virzienu un stāvu. Savukārt, domājot par cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, uz avārijas telefonu būtu jābūt iespēja nosūtīt īsziņu. Pacēlājs būtu izvēlams vertikāls vai diagonāls, vislabāk. Kāpurķēžu pacēlājs, ja cits risinājums tehniski nav iespējams. Ja ir pacēlājs, ir nodrošināta iespēja lietot to patstāvīgi. Ja ir nepieciešama asistēšana, tad ir norādīts atbildīgā personāla tālruņa numurs. Pacēlāja vadības pults pogas ir ar fona apgaismojumu un braila rakstu. Visdetalizētākās prasības ir toaletes telpai, kopā tāda anketā ir 30, un katram sīkumam ir nozīme, lai cilvēks ratiņkrēslā varētu lietot podu, izlietni, ziepes un citas lietas. Te dažas no tām ir pieminētas, un pat pirmā, ka toaletē jābūt sasniedzamai. Attālums no visatālākās vietas, kur uzturas cilvēki, līdz toaletē nepārsniedz 50 metrus. Un tad ir dažādi izmēri norādīti, tad telpas izmērs, klozetpoda priekšā manevrēšanas laukums, roku balsta pie klozetpoda. Palīdzības pogas un aukli iespējami zemu, lai cilvēks ir pakritis, piemēram, tad, lai var to aizsniegt. Brīvu vietas ir izlietnes un arī sasniedzams spogulis, ziepes, rokžāvētājs, sasniedzam cilvēkam ratiņkrēslā. Arī prasības dušas telpai ir detalizētas. Piemēram, horizontāls un vertikāls rokturis, regulējams dušas uzgaļa augstums, sasniedzams ziepju turētājs un vrieļu āķis, stiprināms pie sienas vai pieliekams dušas krēsls. Turklāt apsēžoties krēslā, aprīkojumam jābūt sasniedzamam bez citu cilvēku palīdzības. Un palīdzības pogas un aukli gluži kā toaletes telpā. Un ir vēl prasības arī citām telpām anketā,
tādām kā balkoniem, loģijām, atpūtas telpām, ja tādas ēkā ir paredzētas. Un tad īsumā par to, kā aizpildīt, tā kā neliela instrukcija par pašu aizpildīšanu. Tātad anketa sastāv no anketu veido projekta dati, informācija par projektu īstenotāju un objektu, un pats tas ēkas pašnovērtējums. Un kā jau minējām, tātad tas ir iespējams publiskajai ēkai, pasākumu zālēm un sporta būvēm. Pašnovērtējums principā nozīmē atbildēt uz jautājumiem par elementu atbilsmu attiecīgajām prasībām. Kā jau minēju, prasības ir lielākoties pamatotas ar normatīviem, visbiežāk ar būvnormatīvu LBN 221. Taču jūs redzēsiet anketā, ka ir arī virkne prasību, kuras nav noteiktas būvnormatīvā, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai. Piemēram, telpas un evakuācijas plāns ir taktilas, galveno durvju atvēršanas slodze un citi, un diezgan daudz arī citu rādītāju. Informācijā par projektu un īstenotāju, redzēsiet, ja tur iestādes nosaukums, projektu nosaukums un numurs, kadastra numurs un citas lietas. Un ēkas pašnovērtējums tātad, kā jau minēju, 3 ēku veidiem. Par katru publisko ēku ir jāizpilda atsevišķa anketa. Piemēram, ja vienā adresē atrodas vairākas ēkas, anketa ir jāizpilda par katru ēku. Ja pašnovērtējums tiek veikts jaunai būvniecībai, ir jānovērtē visa ēka un pilna cikla piekļūstamība šai ēkai. Ja pašnovērtējums tiek veikts atjaunošanai vai pārbūvē un restaurācijai, tātad ēkas daļai, tad jānovērtē to ēkas daļu, kurā notiek investīcijas, kā arī pilna cikla piekļūstamība šai ēkas daļai. Piemēram, Eiropas Savienības fondu projektā tiek veikts investīcijas dabas zinību kabinetu pārbūvē izglītības iestādes 3. stāvā. Šajā gadījumā ir jānovērtē, vai šie kabineti ir piekļūstami personām ar invaliditāti, proti jāvērtē gan paši dabaszinību kabineti, gan piekļuvi tiem, vērtējot visus telpas elementus, sākot ar automašīnas stāvvietu cilvēkiem ar invaliditāti, ja, un beidzot ar sanitāru tehniskajām telpām, kā arī citām telpām, ja tādas ir paredzētas. Tad pavisam tīri tehniski, ja, kā tas izskatās, ja, tātad anketā, ja, anketā, kad viņi aizpild, ja, tātad, ja atbild uz jautājumu ir jā, vai uz apgalvojumu ir jā, tad jāraksta skaitlis 1, ja atbild ir nē, tad jāraksta skaitlis 0. Piemēram, ēkai nav un nav iespējams izveidot autostāvvietu. Tāds ir apgalvojums. Tātad, ja nav, tātad atbildi ir jā un liekams viennieks. Ja? Jāpiedomā par to, kā mēs atbildam. Un uzmanīgi ir jālasa skaidrojumi. Noteikti atbildi uz jautājumu var nozīmēt, ka virkne nākamo jautājumu nav jāatbild un ir jāatstāj tukši lauciņi. Piemēram, ja ēkai ir viens stāvs, tad jautājumu bloki loģiski par kāpnēm, liftu un pacēlāju nav jāatbild. Un svarīgi, ka vērtējums šādā gadījumā nemazinās. Bet, piemēram, ja lifts ir nepieciešams un tas kādā ziņā nav atbilstošs, loģiski tur būs 0 un vērtējums samazinās. Un tad noslēgumā, tad, kad viss informācija par prasību ievērošanu būs sniegta, tad anketa aprēķina, tad būs aprēķinājis piekļūstamības līmeni, tātad procentos un atbilstošu piekļūstamības koeficientu. Ja? Ja runā par šo piemēru, kas te redzams slaidā, tad piekļūstams ir 68%, koeficients būtu 7, un tātad tas nozīmē, ka ēka ir daļēji piekļūstama, tikai daļēji piekļūstama, un, piemēram, Eiropas Savienības fondu projektā būtu jāveic papildu pasākumi. Tā kā novēlu ēkas, kurām koeficients ir 8 līdz 10, un pie tādām nonākt.
Un savukārt, QR kods, kā jau minēju, aizved uz attiecīgo sadaļu un anketu. Jā, paldies. Paldies jums. Un, informāciju atradīsiet. Jautājumi. Mums ir tāda noslēguma sadaļa, var runāt šī mikrofonā, var runāt šī. Anda, varbūt pakomentējam tos jautājumus, kas ir. Jā, es atbildēšu uz iekrātajiem jautājumiem. Daži ir no priekšpusdienas, daži jaunāki, daži vecāki. Mums prieks ir arī, kad ir diezgan dzīva diskusija izraisījusies. Mērķa auditorija palīdz jau paši sev atbildēt uz jautājumiem. Un tad te būs vairāk, varbūt mēs nelasīsim visu detalizēt, mēs uztaisīsim tādu tā kā kopsavilkumu. Ir jautājums, kāda risinājuma skaitās par alternatīviem risinājumiem vidas pieejamības jomā ārstniecības iestādēs, un pēc tam šeit ir arī diskusija. Es teiktu, ka ir būtiska starpība. Ja ir jauna veselības iestāde vai pārbūve kādā no esošām veselības iestādēm, kas sniedz plašus pakalpojumus, nekādām alternatīvām tur nevajadzētu būt. Ir standarts, ir Labklājības ministrijas vadlīnijas, ir ļoti detalizēti noteikumi tieši ārstniecības iestādēm, un tur ir jāizpilda visas prasības bez atkāpēm, vēl jau vairāk tāpēc, ka ir šīs te kustība ierobežojumi visspilgtākie ir tieši ārstniecības iestādēs, un tur nebūtu jāmeklē apkārt ceļi. Cits jautājums ir par mazajām praksēm, kas vēsturiski atrodas dažādās pilsētas vietās un dažādās lokācijās, arī no laikiem, kad piekļūstamības prasības bija mazāk stingras. Mēs varētu atbildi ir tāda, ka ja tās telpas ir īpašumā un ja ir jāmeklē ilgtermiņa risinājums, tad to būtu ieteicams ieplānot prakses biznesa plānā un pakāpeniski tuvāko gadu laikā soli pa solim piekļuvi risināt un atrisināt. Alternatīvas mēs tātad zinām ir kādas, ir gan pandus, ir mobīlie pandusi, palīdzības pogas pacēlāji, ir jāizskata visas iespējas, bet ārstniecības praksēm ir ilgtermiņā būtu jānodrošina tāda risinājuma, kas ir lietošanā pastāvīgi. Savukārt, ja telpas tiek nomātas, ir jārunā ar telpu īpašnieku vai ir ilgtermiņā jāizskata iespēja meklēt telpas, kurās piekļūstamība ir nodrošināta daudz vienkāršāk. Ja jūs skatāties uz jaunām telpām, tad piekļūstamība ir obligāta. Vienkārši neskatieties uz telpām, kurās to nevar nodrošināt. Tas uzliks zinām izaicinājumu arī nekustamā īpašuma pārvaldītājiem rūpēties par savām telpām tā, lai tās būtu pievilcīgas nomas tirgū, arī bērnu dārziem, ārstniecības iestādēm, veikaliem, tādām telpām, kurām ir jāizpild piekļūstamības prasības. Šeit ir jautājumi par evakuāciju, par iespējām izvietot ugunsdrošas telpas. Jā, jebkuri risinājumi, ko atbalsta valsts ugunsdzēsības dienests, šeit ir labs piemērs, būtu jākonsultējās vislabākajā situācijā gan tādā kompānijā, kur ir vidas pieejamības konsultants un valsts ugunsdzēsības dienests, un šī ir situācija, kad alternatīva risinājumi ir pieļaujami un iespējami. Detalizēta lekcija par evakuācijas risinājumiem būs rīt, tāpēc mēs šodien te pārāk plaši to jautājumu neizvērsīsim. Tad es par vēsturisko centru un par atkāpēm mēs tikko parunājām. Un bija jautājums, ir klausītājs, kas nesastapa mūsu piedāvājumā aktuālu tēmu par akustiku un būvakustiku. Mēs
šajā semināra ciklā atsevišķu tēmu neesam iekļāvuši. Tas nenozīmē, ka tēmai nav nozīmības. Mēs atzīmēsim šo jautājumu un vai nu mēs paši vai Labklājības ministrija to varam iekļaut arī kādā atsevišķā seminārā. Un ir jautājums par pašnovērtējumu anketu teritorijai un ārtelpai. Anketa ir pieejama vai nu čatā vai pēc semināra Labklājības ministrijas informācijas sadaļā. Saite uz šo anketu tiks iekļauta, tāda ir nesen izstrādāta un tā ir Labklājības ministrijas rīcībā. Tad ir jautājums diezgan aktuāls un būtisks jautājums mums visiem, kas strādā projektēšanas jomā, cik korekti ir visur runāt par standartu pielietošanu, ja standartizācijas likums nosaka, ka standartu piemērošana ir brīvprātīga. Brīdī, kad mēs runājam par vides piekļūstamību un skatāmies uz dažādu programmu vērtēšanas kritērijiem un uz tām programmām, kuras pasaka, kā tiks vērtēti un ar labāku punktu skaitu novērtēti augstākas kvalitātes projekti, tad tā ir, birokrātiski ņemot, tā ir pasūtītāja izvēle. Pasūtītājiem ir brīvas tiesības noteikt projektēšanas uzdevumā, kādus standartus tas vēlas pielietot. Pasūtītājs drīkst pielietot jebkuru standartu, kas ir labāks un pārsniedz patreizējo praksi. Tātad tā ir pirmkārt pasūtītāja atbildība, apzinība, empātija un vēlme izveidot labāku un piekļūstamu vidi un ar to noteikt, ka viņa plānotās telpas vai teritorija atbildīs noteiktiem standartiem. Arī projektētājs var piedāvāt, izmantot atsauces uz standartiem pilnībā vai atsevišķām telpām vai risinājumiem. Tā ir labā griba, tas ir mūsu profesijas standarts, kas liek mums pasūtītāji informēt par vislabākajiem iespējamiem risinājumiem. Un Latvijas būvnormatīvs nosaka tikai minimālās prasības, un cik es zinu, ekonomikas ministrija arī turpmāk iet šo ceļu, ka ar būvnormatīviem tiek noteikts tikai minimālās prasības, papildus standartus un pielietojamos atsauces dokumentus nosaka pasūtītājs projektēšanas uzdevumā. Un tāpēc es arī gribu īpaši aicināt gan pēc šodien dzirdētās informācijas, gan arī pēc rītdienas semināra neaprobežoties ar minimālo prasību izpildi, skatīties uz mūsu apbūvēto vidi ilgtermiņā, un pēc iespējas izmantot vislabāko praksi un vislielāko detalizāciju. Un par detalizāciju pēdējais jautājums. Pieejamības eksperts jautā, kam domāt klozetpodu sānu marga pie sienas un kādā attālumā tai jābūt no poda. Marga ir domāta, kur pieturēties, pieceļoties un apsēžoties, un vislabākais attālums ir 350 mm no klozetpoda ass, bet pārbaudot uz vietas to var mazliet piekoriģēt. Šīs atbildes pilnīgi noteikti ir atrodams gan Labklājības ministrijas vadlīnijās ar schēmu un arī pilnīgi noteikti standartā. Tā, kad vēlreiz reklāmas pauze Latvijas valsts standartam. Gvido? Jā, paldies, Anda, par šodienas tādu vadību un atbildēm uz aktuāliem jautājumiem. Varbūt Anastasija ir kāds komentārs par jautājumu sadaļā dzirdēto, varbūt papildinājums no tavas gan prakses, gan šobrīd aktīvas darbības pie normatīvu darbošanās. Jā, paldies par jautājumiem. Tas tikai liecina par to, ka šis seminārs ir ļoti aktuāls. Un es ceru, ka ne pēdējais un ka mums būs vēl iespēja turpināt atbildēt uz jautājumiem, jo visi jautājumi ir ļoti konkrēti. Tas nozīmē, ka cilvēki par to domā un saskarās dzīvē vai profesionālajā praksē.
un mēs mēģināsim atbildēt arī uz pāriem jautājumiem, uz kuriem mēs šobrīd nevaram paspēt atbildēt. Jā, labi. Mums vēl ir brīdis mazai sarunai. Jā, es mazliet mēģināšu tādu tiltu kopsavilkt un pārmest uz rītdienu. Tādam šodienas kopsavilkumam mēs dzirdējām politiku šai virzienā, mēs dzirdējām par finansēm, kā tiek plānotas publiskos resursus lietot šai jomā, kāda ir uzstādījuma prasības, uz ko šī tēma virzās. Mēs dzirdējām par normatīvo ietvaru, plašā spektrā likums, būvnormatīvs, vadlīnijas, ieteikumi, praksi labā pietiekami daudz. Un arī par praksi, kā arhitekti regulē praksi, kādas ir atbildības arhitektiem pret projektiem, pret pasūtītājiem, pret sabiedrību kopumā. Ja? Un otrs puses mūsu auditorija šodien, kā mēs no pirmā jautājuma sapratām, vairums tomēr ir interesanti, tā sabiedrības daļa, kas varbūt it kā aktīvi ikdienā šai nenodarbojās, bet tomēr cilvēkiem ir interesi, cilvēki tērē laiku, piedalās seminārā, uzzina jaunas zināšanas, un liela daļa tomēr arī kolēģi, kas profesionāli lieto šīs zināšanas. Varbūt politika un beidzām arī ar poda, kā teikt, detaļu, ja, kas ir ļoti būtiski, bez jebkādas ironijas. Un tad ļoti liels spektrs šai amplitūdā. Politika, finanses, ieteikumi, likumi. Varbūt šī joma, kas tiešām ir, pirmkārt pietiekami sazarota, ļoti būtiski, ļoti dažādi skatu punkti, dažādas sabiedrības grupas uz to raugās, lieto, iesaistās diskusijā, profesionāļi, kas pa vidu dažādās pusēs, pasūtītāji, izpildītāji, būvnieki, dažādas lomas. Varbūt es gribētu noslēgumā šodienas Andai un Anastasijai varbūt lūk komentēt to, kas tad ir no tā visa šī varbūt tāds kopsavilkums, kā šajā jūrā, kas ir joprojām dinamiska gan pieredzes, gan prakses, gan normatīvu ziņā ir augoša un attīstoša. Kas ir tie jūsu orientieri, pēc kā turēties, kā nepazaudēt dažādās pusēs. Sabiedrības pusē, kas ir tikai interesanti, kas seko līdz lietām, un profesionāļu pusē varbūt kādi būtu jūsu tādi ieteikumi, apsvērumi, kas tā kā ļautu, tā kopsavilkt varbūt šodien dzirdēto. Jā, Gvido, patiesībā ļoti precīzi raksturojums par informācijas jūru. Es gatavojoties šim semināram, tieši tā arī sajūtos, ka patiesībā informācijas ir daudz ļoti laba materiāla, daudz vadlīniju, bet orientēties ir īpaši jaunam interesantam nav tik vienkārši. Un, manuprāt, ka reiz šī semināra arī mērķis būtu cilvēkiem sniegtu informāciju, kur meklēt, pie kā griezties, un kā strādāt šo informāciju tālāk. Un atkal mums, profesionāļiem, tad tas būtu uzdevums tad tālāk veikt šos informācijas apkopojumu, un varbūt pat kaut ko varam paspēt vēl uz nākamo reizi, tad izdarīt. Bet otrs secinājums ir, gatavojoties atkal šim semināram, es sapratu atkal mūsu profesijas nozīmi un misiju, cik tiešām svarīgi konsultēties ar vairākiem cilvēkiem, vairākiem speciālistiem, kas atbild katrs par savu jomu, bet viss jāsaliek kopā vienām vai no būvniecības ierosinātājiem, vai no mūsu gadījuma arhitektam, būvprojektu vadītājiem, kas parunā gan ar lietotāju, kuram ir sava praksa, savs redzējums un savs noteikts viedoklis, gan ar konsultantu par to pašu vēsturisko apbūvi, kādas tur ir prasības un varianti, un to visu salikt kopā. Un trešais secinājums bija par to, ka visu atrisina pati attieksme, cilvēku attieksme.
cik cilvēki ir empātiski. Anda minēja savā prezentācijā, ka mēs novērojam, ka tā empātija tomēr ir lielāka šobrīd, un cilvēki tā kā saprot vairāk un interesējās, un tas, man liekas, ļoti labs radītājs, patīkams. Kolēģiem arhitektiem vairāk runāt ar dažādām pusēm, iedziļināties un tad kopsavilkt un virzīt. Jā, un vairāk runāt par iekļaujošo dizainu. Ne tikai par vidas piekļūstamību kā tādu un minimālām prasībām, bet par to iekļaujošo dizainu. Paldies, Anda. Es gribēju pievērst uzmanību tam, ka vēlreiz atgādināt, ka prezentācijas būs pieejamas. Mēs būsim iedevuši ļoti daudz informatīvā resursa. Lūdzu lietot, neaizmirst dalīties, sūtīt arī saites kolēģiem, sūtīt saites tiem cilvēkiem, ar ko jūs ikdienā mēģinat stāstīt, kur un kā lietas ir jādara, jo šobrīd ir vairākas institūcijas arī, kur prasīt padomju šā informācijas klāstā mēs apjūkam, tātad gan Labklājības ministrija, gan mēs Arhitektu savienība, gan Apeiron, kas pārstāvēs rīt arī ar vairākām lekcijām, ir sustentori piedalījušies vairāk dokumentu izstrādē, tāpat arī nevalstiskās organizācijas, mūsu klātesošo surdo tulkus atbalstošā organizācija Latvijas nedzirdīgo biedrība un daudzas citas. Vienmēr var atrast organizāciju, kam paprasīt padomu, un tas padoms netiks liegts. Ir arī, lai arī būvvaldes vairs neskaņo un nekontrolē, būvvaldēm ir pienākums sniegt arī informāciju attiecībā uz normatīvu aktu pielietošanu, un, protams, ka ir atkarībā no atsaucības, bet lielā gadījumā būvvaldēs strādā arhitekti, rūpīgi atsaucīgi arhitekti, kuri var sniegt informāciju un palīdzēt. Un attiecībā uz mums pašiem arhitektiem droši vien uzsākot jaunu projektu, pirmajai atbildēji vai jautājumam sev vajadzētu būt nevis kāpēc nedarīt, bet kā izdarīt. Un šīs projekta robežas nevis sašaurināt un pateikt, ka mēs nedarīsim tāpēc, ka tur tā nebija rakstīts, bet pateikt, ka iespējams, ka jūs par šo aspektu nepadomājāt, bet tas ir ļoti svarīgi, tāpēc mēs to projektā iekļausim. Un šeit ir jāpiemina vēl viens būtisks arhitektu savienības darba virziens, tā ir darbība iepirkuma kvalitātes uzlabošanā, jo mums ir jāatzīmē, ka publiskais iepirkums šī brīža izpildījumā nekādā veidā neveicina godprātīgu un paplašinātu attieksmi pret projektēšanas uzdevumā iekļauto vai neiekļauto informāciju, jo ir gadījumi, ka pat, ja tas process ir bijis ilgāks un projektēšanas uzdevumā kaut kas nav ierakstīts, pēc tam to ir ārkārtīgi grūti labot. Un ir ārkārtīgi grūti pārliecināt pasūtītāju, ka tam nepienāksies sankcijas vai sods par līdzekļu izšķērdēšanu gadījumos, kad nākotnes risinājumu var izveidot labāku jau papīra formā projektēšanas stadijā. Tas mūsu kopdarbs noslēgumā. Rīt turpināsim. Andam vēl, es nezinu, mēs nenokomentējām otro jautājumu šķiet, ko sabiedrībai. Otrais jautājums atbildes bija šādas. Es nokomentēju, kamēr tu devies pēc kafijas. Jā, es gribēju atzīmēt, ka, es vēlreiz, mums bija jautājums par to, kurā stadijā jāsāk, bet Anastasijas jautājums. Jā, vēl būs trešais. Vēl būs. Jā, par otro jautājumu varu vēlreiz pateikt to pašu, kad mums diezgan deklaratīvi uzdotais jautājums tika atbildēts par 88% pareizi, kurā stadijā jāsāk plānot vidas pieejamību. Mēs šo tēmu par projektēšanas uzdevumu nozīmību uzsversim vairāk kārt, un mums ir prieks atzīmēt, ka tā vēstījums ir sasniedzis mērķi. Tas vēl bija atbild uz trešo jautājumu. Ir arī uz trešo jautājumu, tad es lūdzu.
Anastasija, lūdzu nokomentēt trešo Jā, jautājumu. trešais jautājums bija par manu prezentāciju. Es biju jautājis, kādā pārbaudas gadījumā ir pieļēmas atkāpes no būvnormatīvu vides piekļūstamības prasībām, nenosakot alternatīvos tehniskos risinājumus. Tātad pareiza atbilde bija, ja prasība nav tehniski vai funkcionāli īstenojums, rada nesamērīgu slogu vai prasību ievērošanas dēļ būve var zaudēt savu kultūru vēsturisku vērtību. Tad šī atbilde izriet no būvniecības likuma prasībām, un pareizi atbildēja 97% no Ļoti viegli jautājumi, dāmas, jūs ļoti viegls jautājums šai pietiekam erudītai auditorijai esat uzdevuši, bet par to prieks. Mēs zinām, kāds ir šīs auditorijas zināšanu līmenis. Ja? Mēs tad slēdzam šodienas sarunu. Ja? Mēs ar prieku esam iekļaujušies laikā un tiekamies rīt laikā. Tiekamies rīt, vairāk projektu, vairāk prakses, vairāk idejas, varbūt vairāk detaļas, pieredzes un turpinam rītdien. Tā ka tiekamies 9. Rīt 9. Paldies visiem. Uz tikšanos. Paldies.